Sveiciens PAF, bet šūtraundā. Esam pašā sezonas NBA sezonas priekšvakarā. Mēs ierakstām 2 dienas pirms Kristaps Porziņš aizvada savu pirmo oficiālo spēli Atlantas Hawks sastāvā. Un tāpēc šodien paanalizēsim gan Atlantas starpsezonu un kopumā runāsim visu gandrīz tikai par un ap NBA, bet ko vēl šodien? Jā, raidījuma beigās mēs izlozēsim konkursu uzvarētāju. Paldies, skatītāji! Jūs bijāt ļoti aktīvi komentāros ar ļoti labām idejām, kā šo sezonu vai kāds konkrēts komandas sezonu nosaukt. Un tad mēs palasīsim komentārus, un tad beigās izvēlēsimies, kurš mums likās labākais, ar kuru tad sazināsimies par biļetēm. Nu labi, bet tagad sākam. Aiziet! Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Rudolf, pirms mēs ķeramies pie NBA aktualitātēm, gandrīz tai pašā līmenī ir vēl dažas aktualitātes notikušas, kas tev tāds palicis atmiņā no pagājušās sezonas, no pēdējām 2 nedēļām. Redzam bildē, īstenībā mēs ierakstām, ka šodien VFS aizvada jau nākamo spēli pret Ventspils. Man tomēr, kā Rīgas un Latvijas basketbola patriotam, jau bija ļoti skumīgi pēc zaudējuma pret Slovākiem, un tad nāca, kas tā bija pa dienu svētdiena. Un bezierunas VFS zaudējuma startu, un es zinu, ka tu kaut kur jau saki, ka VFM sliktākais varbūt sastāvs kāds no 2008. gada, ko tā grūti salīdzināt, bet man liekas arī tāda lielākā bedre. Jo citus gadus tomēr neiet tur tajā Čempionu līgā, tad vismaz ir labi tajā, bet tagad arī nav bijis labi vietējā līgā. Atcerēsimies, kad arī Ogre ir uzvarēta knapi zaudējumu startu, un tur saprot, ka ir grūti redzēt arī tās izmaiņas ar šo sastāvu. Tagad... Bet kas tev liekas kā Rīgas basketbola līdzstājiem, kur tā vaina? Man liekas, ka sastāvs un... Tad jau man taisnība. Nē, taisnība ir sastāvs, plus kaut kā varbūt tās liekas, ka tas sastāvs nav līdz galam varbūt atbilstoši tam trenerim, tad kaut kādiem no spēlētājiem prasa kaut ko varbūt tās, ko viņi nevar dot. Tur kaut kādas dažas vilšanās. Noteikti cerēja, ka Leimans tur uzreiz ieliks kā tāds līderis, atcerīgi redzot, ka viņam vajag. Bet viņš jau nav tāds bijis īpaši klubos savos. Viņš jau ir spēlējis citā lomā. Arī izlasē tās labie mači ir tas, kur viņš ir uznācis ar to savu enerģiju kaut ko. Zigā, un sena patiesība ir tā, ka savā ziņā tu vari būt arī tik labs spēlētājs, ne līdz galam varbūt, bet lai būtu labāks, tevi par labāku spēlētāju padara arī labāku komandas biedru. Leimans izlasē, protams, ir cits Leimans nekā Leimans VFA, kur ir cita līmeņa spēlētāji. Jā, un, protams, ka izstāsta, ka tur varbūt Ķilps ir pārdedzis. Man liekas, Novickijs domā, ka viņi atsēdēja palikt Valmierā. Ne, bet Toro arī nespēlē tā kā droši vien gaidīja, vai tā kā viņš pie gaila, iepriekš spēlēja. Jā. Tur ir daudz, jā. Cigam, tā 4. pozīcija arī it kā skaitliski tur ir, daudz, jā, bet laikam jau kvalitātes pietrūkst vismaz treneru skatījumā, jo ne Vānaks, ne Butīrins, ne Aleksandrovs liels minūtes nespēlē, ja vispār spēlē. Tā kā tā arī ir. Man liekas, ka trūkst līderi tādi izteikti. Kuram tu iedos bumbu, lai kad komandas sūdos? Tas Amīds, bet viņš jau... Jā, bet vai ir bijis tā, ka viņš nokārtos? Nē, viņš vienkārši spēles laikā tur gūst punktus, bet viņš nav ķipa Sanons. Viņš man liekas, ka prot savākt statistiku, bet tas nav tāds Paips vai Lotīs vai Sanons, kuram varēja iedot bumbu. Pat Harrisons Klīrīs. Nē, labi. Ir bijuši, man liekas, ka kvalitatīvi. Pofika šodien iet pret Ventspilu, bet ir baigi jāsaņemās, jo skaidrs, ka tagad mēs nevaram norakstīt pilnībā Čempionu līgas sezonu. Bet es teiktu, tātad 2 uzvaras vajag vismaz, vai arī jāuzvar tur pat 25 izbraukumā. Jā. Rekurs atlasīja arī visi VF zaudējumi Latvijas-Igaunijas līgā ar 10 vai vairāk punktiem. Tādi nav daudz bijuši, loģiski, viņiem vispār maz zaudējumi bijuši. Īsumā sezonas sākumi arī pie Gailīša pēdējās sezonās. Viņi ir zaudējuši Liepājai. Sezonas sākumi bija tādi arī pēdējās sezonās. Es atceros, ka viņi zaudēja vienreiz Liepājai, bet tas bija tur spēles beigās līdzīgi, bet šitam -7. Jā, rekur tie zaudējumi ir vai pret Prometēju, kas bija acīm redzami cita līmeņa klubs, tā kā ar citām ambīcijām vispār un 5 reizes lielāku budžetu. Bet, un tad Ventspilī tas ir sezonas, pirmajā līgas sezonā pats fināls. Arī, ja zin kā fināls, tur jau zaudēt spēli, tur varbūt savācās tā starpība. Kalevs. Pārējās spēles, Jā. Smags zaudējums, teiksim tā. Lai veicās savākties, jo
viņi jau tā tomēr tagad arī tie Champions Līgā pa visu Latviju cīnās. Ja mēs tagad šitā ar 0-6 beigsies grupu, tad mēs nezinu, kur spēlēs. Es izmantošu terminoloģiju, ko man nepatīk izmantot. Es gribētu domāt, ka 0 nebūs. Ka mums to Levits vajadzētu viņu izbraukumā. Bet es par Latvijas-Igaunijas līgu kaut ko gribu pateikt. Es gribu šogad jau piešķirt pirmo balvu, jo viņš bija norakstīts. Bet man liekas, tagad komandā, kas uzvar Kurzemē visu, es gribētu Mārķim Mērim dot tādu comeback player, jo viņi pēc pagājušā gada, kad viņš tur LBL2 parādījās un Kalau bija paņemts kā talismans. Viņš laikam bija labs veterāns, teiksim tā. Jā, bet viņš tur nespēlēja. Jā. Bet tagad viņš spēlē Talteču un viņš patīk. Jā, viņam īstermiņa līgums, tad Taltek skatīsimies, kur viņš tiks. Labi kustās, viņam bija tomēr nopietnas veselības līkstas. Laikam viss ir salikts. Jā, tur tāda nopietna problēma bija, bet tas ir atrisināts un tagad... Novēlam noteikti Mārķim turpināt. Jā, man patīk. Šādā stilā. Labi, parunājam par aktuāliem izlases spēlētājiem, konkrēti par vienu Rolands Šmits. Par viņu parādījās baumas. Basketbola ziņas.com palaida tādu ziņu, atsaucoties uz tādu informētu resursu Spānijā, ka Baskonī izrādīja interesi, un tas viss bija pēc tam, kad Šmits bija vairāk sēdējis uz soliņa nekā spēlējis. Beigās it kā izrādījās, ka tur nav tam pamata no Baskonijas puses. Viņi vienkārši nevarētu samaksāt viņam nemaz tik daudz, cik viņš pelna. Bet, cik es sapratu, painteresējoties, tika sacelt ar to ziņu kājās gan visa EFES organizācija, gan arī visa Eirolīga, kas pēc tam sāk interesēties, kas pa lietām. Bet, zin kā, parādījās baumas, un tad runājot atskaņā, pēc tam parādījās traumas, un viss kārtībā. Šmitam, domāju, nākamās 3-4 nedēļas būs šausmīgi daudz jāspēlē. Rekur jau vakar vietējā čempionātā. Vakar pret Kašjāku, 11+7 laikam, bet Osmānijā ārā, kas ir viņa tāds lielākais konkurents, un ko arī Kokoškovs treneris nosauc par stabilāko spēlētāju sezonas sākumā. Viņš ir uz 3 nedēļām? 3-4 nedēļas ārā. Tad ir Papajānim beigusies. Jā. Porie joprojām ir ārā. Tā kā viņiem ir palikuši garajā galā tātad Kais Jones un Braids Desērs ir tā kā, bet Desērs ir jaunais spēlētājs centra pozīcijā, un tad ir Šmits ar Kolu Svaideru kā uzbrucējs. Svaiders arī ir tāds, man viņš liekas pa mazu, bet viņš tur spēlē tās 4. numuru pozīcijā tās minūtes, un viņam ir metiens, viņš ir super metējs. Bet tā, Šmits, man liekas, ir pilnvērtīgāks. Šmitam tagad būs jāspēlē daudz. Bet es domāju, ka EFES atgriezīsies tirgū noteikti un šobrīd meklē kaut ko. Jā. Es domāju, ka tur pietiekami lielas ambīcijas, lai viņi papildinātos šajā brīdī. Labi. Tad ejam pie NBA. Labi, par Žagaru. Diemžēl atkal savainojums un nespēlēs. Tā kā šobrīd mums ir 3 Eirolīgas spēlētāji, bet 2 Eirolīgas spēlētāji savainoti. 2 spēlē. 2 spēlē, vēl viens ir debitējis. Pareizi, jā. Par ko mēs jau runājam. Labi. Žagaram vienkārši nevajag visu vasaru uz tām jahtām pavadīt. Labi. Tas joks, es zinu, ka tā viņš nedara. Labi, ejam tad pie NBA. Jā. Malkoms Brogdons. Jā, šis noteikti daudziem arī, daudziem fantasy draftam, tuvojoties fantasy draftam, ja šī tāda lēmuma pieņem, bet ļoti negaidīts. 9 sezonas tikai nospēlēja. Labs viņš ir tātad... Viņš bija Rookie of the Year. Sixth man of the year. Labs spēlētājs New York ar viņu noteikti rēķinājās, bet laikam jau nekas plašāk publiskajā, mēs pirms raidījuma runājam, arī neatradām. Viņam tie daudz tie savainojumi, varbūt, ka tas ir kaut kāds. Ja mēs varētu spekulēt, tad droši vien varbūt viņš tajā pirmssezonā viņš pirmssezonā tikai pievienojās Niks. Tad varbūt saprat, ka tomēr, ka viss, ka ķermenis netur. Nē, bet gaļo, ka tā iemesli vai ķermenis vai galvā ir kaut kāda nopietna, jo, klubs ar to tā pieņēma Jā, un arī tas, ka tas neizskan nekur, kaut kādu tur... Jā, ka tu kā tu tā varēji uzmest. Arī nekādas baigās spekulācijas nav par to dzirdēts, tā kā es pieļauju, ka varbūt viņš pats arī kādreiz to pateiks. 9 sezonas. Bet, ko tas maina Niks? Jo viņš tomēr bija, tāds, man liekas, ko reiķinājās. Šobrīd nav nekas vietā ņemts, jā. Nē, un es nezinu, man liekas, ka, Niks tas maina kaut kāds 12-13 punktu spēlē. Jā. Mazāk. Spēlētāji, kurš, vai no soliņa, 4-5 spēles. It kā runāja, ka viņš varētu iet kā maiņa Bransonam, bet es pieļauju, ka viņi spēlēt arī kopā. Jā, noteikti viņi spēlēt arī kopā, jo Bransons mazli malā. Jā, tagad backups ir Tylers Koleks, tāds jaunais spēlētājs, teiksim tā, nav nekāds tur beigas. Arī kombo aizsargi Clarksons, McBridge un Šemets.
Malkoms Brogdons jau, man liekas, arī tāds džeks, kurš tā vismaz skatoties, viņš tāds gatavs darīt, ko vajag komandai. Līdzēs, jā, tāds. Jā. Izmot spēlēt sezonā. Viņš prīsezonā. Viņš ir gatavs, ko vajag komandai, beigārē. Bet nē, lai viņam viss labi. Un zigā. Bet Niks, man par Niks vispār ir, mēs pagājušo reizi skatījāmies Bukiju prognozes un pašu prognozējām. Es pat, man liekas, viņus ieliku finālā, laikam pat. Konferences finālā. Jā, bet, ir kaut kādas indikācijas, ka varētu nebūt tik labi. Šis, protams, ir viens, bet, pats preses konferencē Cats, Kails Antonijs Tauns, pateica, ka viņš īsti nezina, kāda ir viņa loma komandā, un ka viņš, ka mēs we'll figure it out, mēs izdomāsim. Bet tas ir tā kā tūlīt sezonas sāks. Jā, bet Jauns galvenais treneris. Jauns galvenais treneris, bet tas, man liekas, arī, ko liecina, tas ir tās NBA pre-season, kas dažreiz varbūt tām zvaigznēm nav tik nopietns, kā mēs paši pagājušajā runājām, ka tur, cik bija līdz sezonai, tur Dončičs ar Lebronu nebija pat kopā treniņu zālē tikušies un tā, nezinu, kā viņā. Jā, bet, un vēl Mats Barnes paspēja izteikties, ka viņš neuzskata, ka Maiks Brauns, kurš tagad ir Niks treneris, ka viņš ir tā kā leader of man, ka viņš ir, labs līderis. Viņš ir varbūt labs asistents, superīgs asistents un saprot basīti, tur bijis pie Steve Kerr Warrioros un tam līdzīgi, bet ka viņš neesot tāds līderis un, kad, piemēram, tur Sakramento viņš sakārtoja, bet vienā brīdī spēlētāji tā kā iet pāri viņam tajā, autoritātē. Bet pilnīgi iespējams zināt arī kāds Cats ir bijis, kad varbūt viņam tā loma, viņš tāds, es nesaprotu. Kad mēs to stāstījām, viņš tāds, es tiešām nezinu, ko manas grib, tā kā X's un O's. Vai arī, viņam vienalga šobrīd. Jā, ir pre-season. And playoffs viņi būs. Jā, tur būtu jānotiek lielai katastrofai. Labi, tad ejam tālāk. Tevis jau pieminētais Lebrons nespēlēs sezonas sākumu vismaz līdz novembra vidum. Tas ir diezgan 15 spēles. 15, vismaz. Un ir baumas, bija baumas, ka tas ir golfa dēļ, jo tā ir viņa jaunā aizraušanās. Protams, ka tā ir viņa super aizrāvies ar to šajā vasarā, un tur Stefs vasarā teica, ka beidzot tu esi ar mums, tur tā arī Stefs kā liels golfa spēlētājs. Bet Lebrons pirms tam vispār nespēlē, viņš tagad tā izdomāja, ka ir jādara. Es nezinu, vai vispār nespēlē, bet viņš tagad ļoti aktīvi to arī, protams, kā jau Lebrons publicēja visur, viņš to dara, bet it kā esot aktīvāk daudz tam pievērsies, ieiet droši tajā retirement fāzē, tajā karjeras noslēguma fāzē. Jā. Vēl nav cigārs, drīz būs arī cigārs. Jā, bet it kā esot nepatiesi tās ziņas, jo kaut kur bija kaut kāds dakteris bija izteicies, ka tā varētu būt golfa trauma. Un cits dakteris savukārt bija noraidījis, teicis, ka tad būtu otrā pusē, jo golfam tur kaut kā tur tās tehnikas un kad viņam nesot otrā pusē tas savainojums, ķermeņa otrā pusē. Jā, par šis Latvijas kādiem basketbola golferiem, nezinu. Kas mums ir? Žagars tas pats. Žagars, bet tāda basketbola sabiedrība, Ārturs Šenhovs, Sandis Miltovičs, tur ir kam paprasīt, jā. Ko viņi domā? Jā, bet Lakers tātad bez Lebrona sezonas ievadā. Vai tas kaut ko maina? Nē, nē. Sezonas ievadā, ja viņš pēc tam atgriezīsies spēlēs, un Dončičs varēs saprast, kā viņam būs pēc pāris laikiem Lakeros. Vēl izteiktāk tā Dončičs droši vien loma būs kaut kas vairāk uz Maveriks. Nē, protams, ka tas kaut ko maina, kad nav Lebrons, bet Bronis spēlē? Bronis spēlēs, jā. Jā, tas ir svarīgākais, vismaz viens James ir komanda. Jā. Labi. Veseli 3 brāļi, 3 radinieki būs komandā. Bet jauns, tagad ir nomainīts. Es nevarēju saprast šo ziņu likt pie fanu vai nē, bet tomēr liekam pie parastajām ziņām. Tātad 3 brāļi, Antetokounmpo. Man patīk, ka tu nāsis sēž pa vidu, tā kā viņš būtu tas iemesls, kāpēc viņš šeit ir visi. Nav izslēgts. Viņš kā mikroklimata speciālists varbūt ir konsultējis klubu. Bet pirmkārt, tad, kad iznāca šī ziņa, tad man patika, Twitterī bija, ka Russellam Westbrookam, kurš tobrīd vēl nebija ar līgumu, ir jānomaina uzvārds uz Antetokounmpo, lai tiks pie līguma. Bet beigās viņš dabūja arī ar savu uzvārdu, Sacramento. 7. komandu. Un vēl šai ziņai pretī, man šķiet, ir forši nolikt tā perspektīvā, lai paskatītos, ka Warriors atlaida Seth Curry, kurš ir legit spēlētājs, kurš ir 40% tālmetienu izpildītājs karjerā. Labs soliņa. Jā, bet šeit pieņēma. Un turklāt, lai saprastu, tas, kas ir pieņemts. Tātad Aleks Antetokounmpo. Jā, tas nav pat Kostas, jo Kostas ir izvēlējis, man liekas, šobrīd gan ceļu mēģināt sistēt pats.
Un īstenībā jāpiekrīt arī, ko teica vienā Eirolandes spēlē komentētā, ja mēs tā atceramies šo Eiropas čempionātu, tad, piemēram, tad Nasis arī tajā Grieķijas izlasē vairāk bija tāds mikroklimats speciālists. Tad Kostas tomēr arī Grieķijas izlasē kaut kādos brīžos uznāca laukumā blokus. Nu, viņš bija spēlētājs, viņš nekad nebūs tur 15 punktu spēlētājs, bet viņš darīja savas lietas. Un šobrīd viņš to ir gatavs darīt pats Olimpijakos sastāvā. Bet tad Aleksis par to, ko jūs mazāk, viņš īstenībā bija uzskatīts, ka viņš bija jauns, viņš bija rīktīgi, viņam tur saskatīja, bet tā, viņš ir Lietuvas līgas pirms 2 gadiem, tur 5 punktu. Mažēķos, tur 5 punktu, 1 bumba, pagājušajā gadā Grieķijas līgā nekas spīdošs. Viņš sāka šo sezonu, neatceros, kurā komandā, bet viņš tur bija 2 punktus iemetis. 2 punktus, jā. Tad viņš ir, tur pat, ja es skatījos, viņš vēl sezonu pirms viņš pievienojās Paukam, viņš spēlēja Adrijas 2. līgā, kur nekas tāds, viņš nav ne G līgas spēlētājs, ne NBA spēlētājs noteikti. Bet tam nav jāapstājas tur, jo viņiem ir vēl vecākais. Viņiem ir vēl brāļi, tātad tevis jau pieminētais Kostas, protams, un vēl ir arī vecākais brālis Francis. Viņš kādreiz spēlēja basīti, bet viņš spēlēja profesionālu futbolu. Tā kā soccer. Soccer, jā? Jā, Eiropā. Bet kur viņš spēlē viņa profesionāli? Cik nopietnā līmenī? Nenopietnā. Jā. Zini, kā profesionāls futbols ir milzīga atšķirība. Jā, tur varbūt dažādi. Man patīk, ka viņam vienkārši visiem ir tas milzīgi, vienalga kāds basketbola talants ir Džans, bet pārējiem ir tikuši pie tiem gēniem, ka viņi ir gari. Viņš nav tik garš kā pārējie, viņš nav tāda auguma kā pārējie. Bet, kas ir interesanti, man tagad, es kā ievēroju pēc savas amatieru spēles, man visu viņu vārdi ir uz botām tagad. Nice. Jo es nopirku Jānis Bots un tur apakšā ir gan... Man arī starp citu ir. Jā, ir sievas un bērnu, tad otrā pusē Zols ir visi brāļu. Francis arī ir uzrakstīts. Nē, uz manām nav tā, bet... Uz manām ir tā kā šie visi ir, izrādās, viņi visi ir uz manām botām. Redz, tā kā skaidrs. Bet, tātad pirmoreiz vēsturē 3 brāļi vienā komandā. Aleksam gan ir 2 virzienu līgums, bet es nešaubos, ka viņi iedos kādu spēli. Bet neviens brīdis nebija, kad ir gan Kostas, gan Tanasis kopā ar... Ne, bet trietā nav bijuši. Viņi nebija nevienā brīdī reizē, jā? Trietā nav bijuši. Un vienā komandā trietā. Bet Kostas arī ir bijis ar Giannis kopā. Man liekas, ka jā, bet nē, viņš bija Lakeros. Pagaid, viņš Milwaukee nav bijis? Viņš laikam nav bijis. Nē, viņš nav bijis. Jā. Bet, rekur, tā kā novēlam Milwaukee vismaz šādu, varbūt, mārketinga gājienu. Bet tu iedomājies piecinieku. Jā, bet es sanāku, ka Kostas tomēr ir tāds visvairāk tāds, kurš mēģina, cik var pats. Viņš tur pās vēl ir ticējis, Lakers, G-līgu, Panathinaikos, Mursī. Viņš tāds... Varbūt viņš ir nākamais talantīgākais vienkārši. Viņš jau ir izdomājis, man liekas, ka viņš ir. Laikam, acīm redzot, Labi. Kas vēl? Durants. Kevins Durants kļūst par visu laiku vispelnošāko tieši no basketbola līgumiem, ko tu nopelni ar spēlēšanu bez reklāmām. Tas ir jauns līgums ar Rockets. 90 miljonu līgums Kevinam Durantam. Atcerēsimies, Kevins Durants arī vairs nav tur ne 2001. ne 95. Nav pat 90. gados dzīves, ir 80. gados dzīves un dabūna 90 miljonu līgumu ar Houstonas Rockets. Uz 2 sezonām. Tātad, starp citu, Rockets izskatās, ka būs pamata piecinieks, kur Durants spēlēs kā 2. numurs, nomināli 2. numurs ar 2.11. Un es lasīju 2.11, un arī tas ir melots. Viņš varētu būt garāks. Viņam ir kaut kāds komplekss par to, cik garš viņš ir. Un viņš vienmēr saka, ka viņš ir īsāks. Bet ir iebiešķi komplekss par to, cik garš. Jā, katram savi. Ir arī uz otru pusi. Bet jā, viņiem ir tātad Amens Thompsons ar gandrīz, arī līdzīgi, nedaudz zem 2.11 būs tā kā 1. numurs nosacīt. Nice. Tad ir Šenguns ar Adamsu, tā aizmirsu, kas vēl, bet Durants un izkrit no galvas. Vēl viens 2.11 džeks. Tāda iespējīga sastāvs, bet varam paskatīties arī uz visu laiku pelnošākiem spēlētājiem NBA. Tātad šeit ir ierakstīti tie, kuriem šobrīd ir jau garantēti ienākumi. Tie ir tātad garantēti ienākumi. Ļoti iespējams, ka tas atkal drīz mainīsies. Gan jau, ka Lebrons drīz tiks atkal pie jauna līguma. Ja viņš turpinās spēlēt, tad viņš noteikti atkal būs priekšā Durantam. Es domāju, ka Durantam arī šis nav pēdējais līgums, es domāju. Jā, bet... domā? Labi. Viņam viņš, man liekas, bolos, līdz var bolot. Varbūt, bet... Atcerēsimies, ka Houstonā ir arī pareizi Klins Kapela, kurš arī nav īsti. Tur vispār. Bet, tātad no
No puse no šiem spēlētājiem, desmitniekā. No Jabari Smits juniors. Jabaris. Tā kā ļoti garš sastāvs, bet atgriežoties pie šī, puse no viņiem ir bez gradzeniem. Tā arī. Tā, gradzens ir Durants, Lebrons, Anthony's Davis, Stefs un Gilģis un Teitums. Nē, lielākā daļa ir tomēr. Nē, nav lielākā daļa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 10. Okay, ir. 6. Labi, lielākā daļa tā arī var teikt. Bet man liekas, ka tur gan jau, ka Teitums noteikti beigās tāpat būs pirmajā vietā savas karjeras beigās. Viņam vēl ir vairāk. Un SGA noteikti arī būs priekšā. Es domāju, ka viņi aizies līdz miljardam gan jau. Kas ir vispār kosmos? Kosmos tas liekas, jā. Tas ir kosmos, jā. Bet vispār interesē redzēt, es jau iepriekšā teicu, ka Durantam tagad Vembijs arī noteikti aizies līdz miljardam. Viņš vēl 15 centus izaugs par 2 vasarām. Bet ļoti interesē redzēt Houston. Es vēl joprojām saku. Man liekas, ka Durantam vajag tādu Mārtiņu Meijeru atgriežanu. Nē, bet man liekas, ka būs... Viņam varbūt vajag Mārtiņu Meijeru komandā. Ir Stevens Adams ir, jā, mazliet labāks Mārtiņš Meijeru. Bet starp citu, vasarā varēja redzēt bildes. Stevens Adams, man liekas, arī tāds glugai, kurš viņš visu vienmēr ir bijis ģērbtais. Tur ir labā ziņa, ka viņam ar Durantu, man liekas, ir labas attiecības, jo šo vasaru ļoti neilgu laiku pirms preseason bija salikts bildes, kur Stevens Adams ir paņēmis uz laivu un mācīja Durantam copēt. Viņi tur makšķerēja lielās zīves, tā kā viņi draudzējās savā starpā. Nice. Tas, man liekas, ir labi, ja Durantam tur ir tādas labas attiecības. Pagaid, bet Durants un Stevens Adams atstājis tādu iespēju. Kurš? Durants. Jā. Es tagad domāju, Durants un Stevens Adams ir pazīstami no OKC. Sanāk, ka ir, jā, pareizi. Jā, vajadzētu būt. Varbūt mēs kļūdamies. Neapgalvoju. Bet, tā kā ejam tālāk droši vien tad pie galvenās šīs dienas tēmas, pie Atlantas Hawks, jo Kristapam pirmā spēle pavisam drīz. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Tūlīt pat jau naktī uz rītdienu notiks pirmā Atlantas Hawks spēle jaunajā sezonā. Tad Kristaps debitēs Atlantas Hawks sastāvā. Mājās. Mājās. Kas tad ir noticis? Ko mēs varam gaidīt no Hawks? Mēs it kā esam par to runājuši, bet varbūt detalizētāk varam paiet cauri. Kas tad varētu būt gaidāms šajā sezonā? Es gribēju pateikt, pirms mēs sākam, ļoti patika vakardienas. Mēs drīkstam pieminēt kādus kolēģus. Jā. Varam pieminēt. Ļoti patika LTV, kad viņi vienmēr, kad tur ir Gekišs, tas vienmēr tā radoši. Viņi sižet pa Atlantas Hawks sāk ar to, ka Gekišs ir pie ornitologa, kurš pēta vanagus un tad stāsta par vanagu īpašībām un vai tās īpašības noderētu arī Porziņam šajā sezonā. Izsmeļoši. Bija forši. Starp citu, bija viens sižets par treneru Alonso. Reinis laikam bija taisījis, kur bija AI dziesmiņas. Redzēji? Jā, tās dziesmiņas bija, jā. Kurš to bija taisījis? Reinis Ošnieks, jā. Es tieši domāju, ka tas ir, jā, tās dziesmiņas es dzirdēju, jā. Tās bija AI dziesmiņas, ko radio SVHLV tagad arī atskaņo, bet, viņš bija, laikam, pats uztaisījis. Tā kā, jā, bet, tad labi. Pastamies, kas Atlanta bija pagājušo sezonu. Tātad 40 uzvaras, 42 zaudējumi, 8. vieta regulārās sezonā, 4. gadu pēc kārtas spēlēja play-inā, un 2. gadu pēc kārtas netika caur play-inu uz play-offu, jo zaudēja gan Magic, gan pēc tam arī Miami. Tā kā ļoti bieži ir bijuši tajā play-in zonā, visu laiku ir bijuši tajā play-in zonā, bet pēdējos gados nav izdevies to pārvarēt. Jā, bet tas, kas man arī liekas interesanti, ko es gribētu uzsvērt, kad Atlantas Hawks laikam ir arī tāda komanda, kas kaut kā līdz Kristapam Porziņam bija pazudusi no kaut kādā radara, kas ar viņiem notiek, jo ir tik daudz dažādu informāciju. Tu skaties vienu raidījumu, un tur saka, ka viņi ir spēlējuši izrādās NBA finālā, piemēram, runā. Tādas, bet bija tāds raidījums. 65. gadā bija. Jā, finālā, bet tu runāji par cipā. Jā, bet tad nesanāk vēsturi. Jā, ar Trey Young. Tad atkal LTV, man liekas, arī, diemžēl, pārspīlēja, ka jau ļoti, ļoti ilgi ir ieeldas tas, ka playoffos
nekur nesanāk tikt. Nu, nav tik traki, tomēr 2021. gada playoffs spēlēja konferences finālus. Nu, tāda aizmirsta komanda Latvijā. Bet, jā, bet, Nu, jā, nu nepievērs uzmanību, loģiski. Nu, tāda random komanda, teiksim tā. Random komanda Latvijai līdz šim. Pirmā kārta pēc konferences fināliem ir divreiz bijusi pirmā kārta un play-in. Jā. Tas konferences fināls tas bija vēl pirms Treja Younga. Nē, bija trīs. Bija trīs, jā. Konferences finālā bija trīs, jā, 2021. gads. Jā. Viņš aizveda viņu, viņš spēlēja, viņam ir arī, jā, noteikti. 2021. gads, viņam 16 spēles playoffs, tas ir konferences fināls, jā. Labi, skatāmies, kas notika. Tātad pavasarī viņi atlaida savu iepriekšējo GM, viņi paaugstināja. Redzi, tas turpina to, ka... Jā, vai ne? Bija. Paaugstināja, cits treneris bija. Cits treneris bija, jā. Paaugstināja asistentu tātad par GM-u tagad, tāds Onsī Salaks, gan jau, ka šo vārdu arī mēs dzirdēsim aizvien vairāk. Tagad, jauns cilvēks, vai ne, priekš pozīcijas. Nu jā, viņš iepriekš bija asistents, bet viņam ir pieredze Spuros un Warrioros, tā kā tādās labās organizācijās. Viņš reiz ķērās pie lietas. Kas tad notika vasarā? Maiņās, tātad pirmkārt viņi ieguva Kristapu. Kas galvenais? Jā, viņi ieguva arī Aleksandru Walkeru. Un aizmanīja projām Kapelu, Kobi Bafkinu, Terensu Menu, Džordžu Niengu. Nu, pēdējais varbūt būtu noderējis vēl, bet kaut kāda cena bija jāmaksā par šīm maiņām. Un es teiktu, ka kopumā laikam jau šīs maiņas ir uz labu. Nē, kaut kur, ja palasī internetā, tad Hawks par to off-season saka, ka tā kā Jā, tas off-seasons kopā, bet es teiktu arī, ka šīs maiņas noteikti ir pozitīvi. Nu, labi, tad ejam tālāk pie tā off-season, kas notika vēl bez tām maiņām. Viņi parakstīja Luke Kenārdu. Luke Kenārds, kas man ļoti patīk, kad ir komandā. 43,8% karjerā Talmtienas metis, noteikti noderīgs spēlētājs. Enfalī Dantī, viņš būs trešais centrs, un Kitons Voles, bet viņu pārslēdz no divvirziena līguma uz vienvirzienu. Un tad viņi aizlaid projām, beidzās līgumi ar Keris Levērtu, Larry Nance Junior. Nu, Levērts arī gan jau būtu noderējis, bet izdevās dabūt Kenārdu, kas varbūt īstenībā pat šajā komandā ir noderīgāks. Jā. Tad tas ir vēl viens iemesls, kāpēc droši vien tiek saukt tā starpsezona par tik labu. Trešais punkts, ko es esmu atzīmējis, no drafta izdevās caur Pelikans ar 23. numuru dabūt vēl vienu garo spēlētāju, Asu Ņuelu. Pārbaudas spēlēs tāds, tur nevarēja saprast, bija gan 19+8 pret Heats, gan Heat, bet tur bija liels spēles laiks. Spēles. Arī atceramies, ka Pasečnikam arī bija Milwaukee, tā. Jā, pret Rockets atkal tur mazāk, pret Grizzlies mazāk, tā produktivitāte tāda dažāda. Nebūs nekāds tur kalnu gāzējs, bet, kā rūkīs ok, un pie tam tajā pozīcijā, kur it kā jau tāpatās pietiek spēlētājiem. Tā kā tā, bet vēl viena lieta, ko mēs tādā nākotnes perspektīvā, kas arī noteikti tiek vērtēta kā laba lieta šajā starpsezonā, ka viņš šajā darījumā dabūja nākamā gada Pelikans pirmās kārtas piku, un visticamāk tas būs loterijas piks, ņemot vērā, kāda būs New Orleans. Arī šo draftu kā ļoti spēcīgi prognozēja nākamā gada. Nē, tagad jau notievējis Zions, Pelikans. Jā. Nedici, jā? Notevējis Zions un sarāvies Kevins Durants. Kas ir sarāvies? Tāpēc, ka viņam visu laiku grib būt mazākam nekā viņš ir. Sapratu, jā, Zions, ok. Tā. Jā. Man liekas, tāds 8 spēlētāju kodols. Jā, ir jāatcerās jau, ka noteikti arī Riza Šēra vajadzētu būt. Jā, tad Youngs, KP, Tysons Daniels, ko pat pagarināja. Jā. Riza Šērs, Jalen Johnsons, Luks Kenārds, Vīts Kreičī, Onjeko Kongvu. Niks Aleksandrs Walkers. Jā, Aleksandrs Walkers, jā. Es teiktu, ka tas solīds sastāvs. Jā, solīds sastāvs. Izdevies uzlabot savu sastāvu, manuprāt. Jā, būs interesanti skatīties. Interesanti ir tas, ka skatīties, ka tagad ir, protams, tuvojoties sezonai ir pilns, kur Trejs Jangs tur slavē Kristaps Porziņš sajūsmā par Treju Jangu. Jācer, ka atceramies, ka tādas tur arī sweet talks bija, kad Porziņš sāka ar Dončišu spēlēt, ko tagad ceru, bet... Nē, Žēns teica, ka man bija MVP rakstiņš, teica, ka izskatoties, ka ir labi, un
Kas tātad ir tas potenciālais duets? Janks ir pirmkārt labākais piespēlētājs līgā pagājušajā sezonā, un viņš bija arī pirmais pēc potenciāliem piespēlēm, rezultīvajām, uz brīviem metieniem, kas netika realizēti. Komandas biedri iegāza viņa piespēlīts, jā. Un pirmo reizi Janks ir kopā ar Garo, tādu, kurš popo, tādu, kurš met no tālienes. Kurš pat vairāk popo nekā Rola. Un Kristaps ir pēc sezonas, kurā viņš pirmoreiz karjerā met 40% no tālienes, kas arī tātad, liek kaut kādus pamatus domāt, ka tas varētu labi strādāt kopā. Tas, kur es mazliet nepiekrītu arī tavam, jo, protams, ka tagad daudz visur ir izsakās par Hawks, un kad Žānis kaut kādās divās intervijās salīdzināja, ka viņš šo laiku salīdzina ar Kristapa Porziņa Vašingtonas. Kam es īsti nepiekritīšu, salīdzinot ar Bostonu, kur Kristapa paņēma uzreiz gribēja titulu, tad jā, bet tā kā Vašingtonai bija pilnīgi vienalga tajos gados. Te nav tā, es arī pastos, ko runā tur. Atlanta grib, lai šis sastāvs, Žānis saka, jā, bet šis sastāvs, kas par kaut ko cīnīsies pēc 3-4 gadiem, bet es domāju, ka ar Treju Jangu, Kristapu Porziņu, Trejam Jangam 27, Kristapam 30, tie jaunie, es domāju, ka viņiem nav tā, ka mums šitā sezona ir tā, pilnīgi labi play-inos atkal. Es domāju, viņi negrib apstāties ar šo sastāvu play-inos. Nē, nav, un es domāju, ka tas jau ir arī kaut kādā ziņā nolasāms, ka Trejs Jangs netika pie tā, ko viņš gribēja pie jauna līguma. Es domāju, ka Hawks tagad tā bez mazliet testē. Mēs tev tagad esam uztaisījuši beidzot komandu apkārt. Parādi, ka tu vari. Ir kaut kāda labas aizsardzības aizmetņi. Tur pirmkārt ir ļoti garš sastāvs, tikai 3 spēlētāji zem 2 metriem. Un Daniels gal galā ir pagājušās sezonas labākais aizsardzības spēlētājs. Pirmais vēsturē, kurš cik tur kaut kādā 40 gadu laikā, kuram bija 3 stili spēlē, 3 vidēji pārtvērts bumbas. Un viņš var sekt pretinieku līderus. Un arī, man liekas, tā labā lieta, arī Nikēls Aleksandrs Volkers ir labs aizsargs. Tieši tā. Un viņi varēs piesekt to, par ko visi runā. Plus KP ir elitārs stīps sargātājs aizsardzībā uz palīdzībām. Kad šeit runā, kad ir kas pieseks to, kas ir Treja Janga. Pie tā mēs tiksim. Jā, ok. Izejam cauri tiem plusiem. Vēl es pie plusiem atzīmēju, ka Dysons Daniels tika pie jauna līguma beigās pēdējā brīdī. Jo šī nakts, kad mēs ierakstām, bija tas deadline termiņš, kad varēja priekšlaicīgi iedot jaunu līgumu. Un viņi beigās vienojās, viņš tur gaidīs 150 miljonus 5 gados, līdzīgi kā Jalen Johnsons pirms gada, ko viņam iedeva. Bet Hawks bija gatavi dot 115 uz 5, tur nebija gatavi, beigās vienojās par 100 uz 4. Tā kā kaut kādā ziņā ir. Nē, bet kaut kādā ziņā ir apmierināts. Es gan domāju, ka varbūt tādam tik jaunam spēlētājam tas līguma gads varbūt arī var nostrādāt komandas interesēs. Ne tikai tā, ka viņš pats grib tur pierādīt, bet ka viņam tā nebūtu problēma. Viņš tur nesāktu tāpēc kaut ko lekties vai nespēlēt, tāpēc, ka viņam nav iedots. Viņš arī neliekās, tas nav tas, man liekas, man liekas, parasti tie, kas tā jau Austrāls čil gāja. Jā, bet tie, kas parasti ir aizsardzības, tie spēlē, viņi labi darīšu. Nē, viņš jau arī uzbrukumā labi. Nē, protams, jā. Jalen Johnsons, viņš neizlaidīs daudz, vai ne? Viņam ir tur kaut traumu, tur laikam pirmo spēli nespēlēs, bet, spēlēs. Labi. Ko es esmu atzīmējis pie mīnusiem? Tevis jau pieminētā Treja Janga aizsardzība. Bet kuru mēģinās? Būs jāslēpj. Būs jāslēpj, jo jāatcerās, ka te ir jāslēpj. Viņš būs laukumā, nezinu, no 48, cik viņš. Jā, tur tā lieta, ka viņš tāpat būs laukumā. Viņš būs lielāko daļu spēles laukumā. Regulārajā sezonā tas noteikti varbūt nebūs tik izteikti, bet playoffā viņu medīs. Es domāju, ka viņš būs mērķis pretinieku uzbrukumiem. Tā kā ar to būs jāmēģina kaut kā tikt galā un nedod Dievs, tad viņi tur sēdinās malā un tur visādi kaut kas. Es tev varu pajautāt, es vienmēr par šiem sliktiem aizsargiem. Kāpēc Trejam Jangam ir tik slikta aizsardzība? Es vienmēr maziņš. Labi, viņš ir maziņš, jā. Priekš NBA viņš ir maziņš. Visticamāk, ja viņš būtu Eirolīgā, neviens par viņu Eirolīgā nerunātu, ka viņš ir slikts aizsargs. Es domāju, ka tāpat tās runā. Viņš arī Eirolīgā būtu maziņš. Jā, viņam ir 6-1. Vienkārši cits intensitātes. Es domāju, ka baigi grūti salīdzināt to NBA un Eirolīgu tieši tās intensitātes dēļ, jo šeit tur pat ne tā visa spiediena un tam līdzīgi, bet vienkārši fiziski tev tā spēle ir daudz fiziskāka. Viņš nav slikts, kādreiz citreiz runā, viņš nav slikts, tāpēc, ka viņš necenšas aizsardzībā. Viņš vienkārši ir tik, cik viņš ir. Jā. Tur komandā, kur ir 2. Es domāju, ka tagad arī ar to centību nebūs. Zini, kā aizsardzība, jo tas ir pirmkārt tev ir fizikalitāte un otrkārt gribas spēks. Jā.
Ja tev fizikalitāte, ir kaut kāda limita, bet gribas spēks ir kaut kas tāds, ko tu vari galvā sakāt. Es vienmēr domāju, kādreiz arī runāju, tur par daudziem ir runāts, kuri nav tik maziņi, ka viņi ir slikta aizsardzībā. Es tagad domāju, kur arī ir kā fiziski labi, man bieži vienmēr liekas, ka ja pat tev 5 gadus runā, ka tu esi slikts aizsardzības, tu saņemies. Par Kariju arī kādreiz tā runā. Viņš ir kļuvis par pilnvērtīgu spēlētāju. Šobrīd nav tā, kas tur speciāli medītu viņa aizsardzībā komandas. Tā vairs nav kā bijis karjeras sākumā. Jā, un redzu, viņš jau nav, viņš ir lielāks par Trejām. Viņš ir lielāks, tagad uz karjeras otro pusi viņš arī tāds, balka aptāt, tādā ziņā lielāks, bet, jā. Labi, tas ir mīnus. Es teiktu, ka vēl viens mīnus varētu būt Krista pieejamība. Vai tam back-to-back. Ņemot vērā viņa veselības vēsturi. Tas droši vien ir kaut kāds risks, un plus, es domāju, ka arī viņš izlaidīs kaut kādas spēles. Jā, bet man liekas, tā pieejamība galvenais jau viņiem būs, lai viņš ir pieejams un neizlaiž playoffos. Bet te nav tā tomēr. Nē, nav tikai, protams, jā. Viņiem ir jātiek tajā playoffā. Viņiem, man liekas, ir jāizdara tas, mēs pēc tam prognozēsim, kas tur līdz novembrim viņiem ir Atlantas Hawks, lai viņiem būtu labs Kristaps Porziņš playoffs. Man liekas, tā ir komanda, kurai ir šausmīgi svarīgs tas sezonas sākums. Ka viņiem sezonas sākumā ir jāieliek labi pamati, lai pēc tam viņi var atļauties tur Kristapu tad atpūtināt. Sākumā viņam būs jāspēlē labi. Es nezinu, cik viņiem tur sākumā sakrīt tās back-to-back spēles. Viņiem, man liekas, vajag sākumā uzlikt tos pamats, lai viņi tāda stabila playoff skrējienā pēc 30 spēlēm. Un tad var kaut ko domāt par atpūtināšanu, ekstra atpūtināšanām. Jā. Un tāpēc tas ir tāds, jo Boston būtu iekļuvusi playoffā tāpat kā top komanda ar vai bez Kristapa, un to viņi arī izdarīja. Bet šeit tas nav tik viegli. Cik, kas man patīk pie plusiem, ko uzskaitīja Atlantas kaut kāds šis žurnāls, viņi teica, un ka viņi ir priecīgi, ka Kristaps Porziņš ir pēc National Team Summer, jo vēsturiski viņš ir labs pēc tām. Un es domāju, vēsturiski tev ir būtībā viens atskaites punkts pirms 9. Sample size nav pārāk liels. Nav baigi liels. Vēsturiski viņš ir labs pēc National Team vasarām. Tas tā. Jā. Un vēl viens mīnus, ko es pieminēju, kas ir tāds varbūt netverams, bet kas ir vairāk spekulācija, jo mēs vienkārši tur nepazīstam tos spēlētājus un tos raksturus. Bet uz papīra izskatās, ka viņi varētu būt spējīgi uz to playoff arī bez play-in. Bet tas nezināmais ir ķīmija kaut kādā ziņā. Jā. Es tieši to gribēju. Kādu lomu nospēlēs tā līguma situācija, jo šobrīd gribētu tos atgādināt. Tātad Daniels tika pie līguma, bet Kristapam nav līgums uz nākamo gadu un Trejam Youngam nav līgums. Ja Kristaps it kā ir, tur abas puses ir vienojušās, ka viņi ir mierā gaidīt, un arī Kristaps tur nesteidzās ar to. Bet Trejs Youngs gaidīja to līgumu. Un viņš gaidīja visu vasaru, viņš gaidīja ilgi un nesagaidīja. Un tad 2 atslēgas spēlētāji ir ar līguma situācijām. Tas, un ņemot vērā, to reputāciju, kas Youngam ir arī, viņš nav mīlētākais spēlētājs NBA. Tā kā tas viss rosina, vai rada kaut kādas runas, kaut kādu pamatu tām runām, ka tur varētu šī problēma rasties. Bet, mēs droši vien nepazīstam tik labi Treju Youngu, lai tā apgalvotu, ka tā būs problēma. Man liekas, ka viņš nav tāds arī, viņš nav varbūt mīlētākais, bet pēc kaut kā, es vienkārši Atlantas Hawks ir kaut kāds pirms 5 stundām, bet tas neizskatās. Trade idea has Hawks. Nav svarīgi neko. Tā nav īsti, ka tur aizmainīt Treju Youngu. Tas nenotiks. Tagad, bet viņš neliekās arī, tāds... Varbūt notiks. Tur ir kaut kāds... Kas tur ir? Kāds tur? Hawks offloading Treju Young to Heat for package headline. Ko tu viņi pretī dot? Es tagad tieši mēģinu saprast. Tur ir ļoti garš. Bēmu droši vien nevajag Hawks. Ko tu viņi tur pretī var iedot tādu? Tyler Hero diez vai. Pagaidi, es tagad skatos. Tā kā... Tā neizstāpēc. Es neticu, ka tas notiks, bet kaut kādā ziņā tas nevar, šis scenārijs nevar tikt izslēgts. Īpaši, ja tur tas Youngs tiešām rada kaut kādas problēmas. Young and with Krejci to the Heat in exchange for Andrew Wiggins, Simon Fontecchio, Nikola Jovic, Jamie Vasquez Jr. and multiple first round picks. Kurš tad uzņemtos tādu līderlomu, kāds bija
Janks, kurš tur Andrew vadīja bumbu Wiggins. pāri laukumam. Andrew Wiggins. Nu, Tas, protams, es domāju, ka šī... Labi, tas ir kaut kāds. Jā. Labi. Bet, ko es gribēju teikt par to ķīmiju? Es gribēju jautāt, kādu liekas, kas būs Kristupam Porziņam vēsturiski šajās... Viņam vienmēr ir kaut kāds čomiņš tā kā komandā. Kā liekas, kas būs viņš šis čomiņš? Nezinu. Man liekas, ka viņš vienkārši būs čoms ar Vītu Kreičai. Čehija, Latvija, viņi tur Varbūt. Kurš jums Atceries to Rīgu. Jā, Rīga, jums ir tas pilsonēri, mums ir piebalgas, samainamies, kaut kas tāds. Man liekas, ka viņi ar viņu varētu būt čomiņi. Ok, varbūt. Labi. Bet ko es gribēju teikt? Man Trejs Janks kopā arī neliekas, ka viņš ir tāds... Viņš varbūt nav mīlētākais kaut kādā ziņā no faniem tajā NBA spēlēs, tur tā viss aizbēr. Bet es arī neliekas, ka viņš ir tāds rīktīgs, kā lai saka, tāds dogs, kurš tur dusmīgs visu laiku kaut ko tur var nolikt savus. Tā arī neliekas. Ja tā būs, mēs gan jau uzzināsim par to. Jo mēs neesam interesējušies par Hawks vispār. Tik daudz gadu. Kāpēc viņš jau ir ienīsts vai necienīts no citu puses, nevis no komandas, no iekšienē komandas. Vismaz tā runa. Lai gan tur runāja, ka Budenholzera, respektīvi treneru nomaiņas tur varbūt ir notikušas kaut kādā ziņā arī Treja Janga iespējā. Jā, bet man liekas, tik daudz treneru nomaiņas NBA notiek kaut kādu līderu vienmēr iespējā. Pielasīt kaut kādu. Parasti ir tā kā, ka kaut kādam līderim kaut kas, tad Ja Morants ir, labi, Ja Morants arī nav mīlētāk, labi. Es ļoti slikti piemēru pateicu, viņš ir širminieks. Starp citu, lasīt, ka Grizzlies tagad meklēs, viņiem vajagot mazo spēlētāju. Un viņi meklēs starp tiem, kas ir atlaisti pirmssezonā. Un tad viens tvīts bija par to, ka, Isalo meklē, nevis meklē, bet gaida to brīdi, kad Panathinaikos atlaidīs šorts. Es tieši gribēju tikko tā teikt, un jo es zinu, ko gribēju, sorry, tāda neliela atkāpe. Panathinaikos, skaties, ja mēs skatāmies TJ Shorts karjeru, visu laiku ir bijis viņam arī personīgi labs lēmums, pēc laba, labs lēciens pēc laba, un tad šeit ir pirmais, kur viņš izstāsta, ka viņš nav savā vietā, vai ne? Varbūt Tomas Isalo jau ir... Jā, bet tātad, ja mums liekas, ka Trejam Jangam ir grūti aizsardzībā, ko darīs TJ Shorts, kurš ir savus vēl, es teiktu, kaut 6-7 centimetrus īsāks. 1,85 ir Jangam, cik ir Shorts? 70 kaut kāds. Pat zem, es nezinu, ko. 75, man liekas. Bet es gribētu viņu redzēt NBA, protams. Mēs visi gribētu. Labi. Zini, ko izdaram? Jā. Izejam cauri. Tu jau pieminēji, ka jāsāk sezona labi, lai ir tā playoff cerība. Tad izejam cauri sezonas sākumam. Es piedāvāju pirmo mēnesi. 20 spēles. Pirmās 20 spēles, pirmais mēnesis, tagad novembris. Plus tās, īstenībā daudz spēles arī oktobrī sanāk. Bet iziesim cauri tātad pirmajām 20 spēlēm. Un tad raidījumā, kas būs pirmais mūsu raidījums decembrī, tad paskatīsimies, kā ir gājis un prognozēsim tālāk. Ko mēs sākam bilants, pēc tam jūs paskaties. Es domāju, ka izejam cauri tagad tām spēlēm ātrumā un uzrakstam, es pierakstīšu, ko mēs katrs prognozējam, kuru uzvarēs, kuru zaudēs. Labi, tātad. Sāksies ar Toronto mājās. Uzvara. Es arī sāku uzvara. Tad mums ir Orlando izbraukumā. Man liekas, tagad no manas puses nākamie divi ir zāģi. Divi zāģi. Jā, tās ir divas pēc kārtas. Tanders, jā. Magicam zaudēs, jā? Jā. Es saku, ka Magic uzvarēs, tā lai interesantāk. Varbūt neticot līdz galam. Un ka zaudēs tur. Jā. Tā tad Čikāga. Man tad liekas, ir divas izbraukuma uzvaras manā pasaulē. Čikāga. Tur sākās 4 izbraukuma sērijas. Es saku, divas pirmās uzvaras. Jā. Bļāns, un tad tas Indiana, Clevelanda. Indiana arī uzvar, un tad beidzās winstreaks pret Cleveland Cavaliers. Tā, ko es te varētu citādāk prognozēt? Pacers nezaudēs. Nav, vai ne? Nē, es dodu. Es šeit piekritīšu tev. Mums pagaidām tikai viena izmainās. Pēc tam ir tātad Orlando, Toronto un Lakers mājās. Un Toronto Lakers ir pēc kārtas. Man liekas, ka viņi atkal, diemžēl, pakļuva pret Magics. Zaudē vēlreiz, jā. Jā, un tad ir divas uzvaras mājās. Un Kristaps uzvar arī Luka Dončič, jā. Zini kā, es teikšu, ka Orlando... Tu saki, ka zaudēs Orlando. Es saku, ka vinēs Orlando. Jo tā ir tāda... Jā, ka viņi... Tu saki, ka visas 3 uzvaras mājās? Jā, es saku, ka 3 uzvaras sērija.
Tātad tu uzliki pret Lakeriem uzvariem. Jā. Ok, tad ejam pie otrā stabiņa. Otrajā stabiņā tad pēc Lakeriem 2 dienas vēlāk ir izbraukums pret Clippers. Man šeit ir nākamies, tur ir 3. Tur ir 4 izbraukums spēles. Tad es sāku ar Clipperiem. Es uzreiz pateikšu, Clipperiem zaudē. Kings uzvar un Jazz uzvar. Un Suns zaudē. Tas ir mans. Zaudē? Jā. Nu, kaut kur Es reāli lieku 4 uzvaras. Es nezinu, kāpēc tik optimistisks esmu. Nu, es vēl par Kingiem pagaidu Sabons, kad ir atpakaļ. Varētu nebūt. Nebūtu, vai netrīps. Nu, tāpēc es saku, man liekas, ka Clipperiem var zaudēt. Nu, tur tāpatās var būt izcila spēle Hardeniem un visiem, jā. Ok, tad es... Pagad, tu Phoenixai, ka zaudēji, ja? Jā. Phoenixai. Nu, es zinu, ka viņi nav tur, bet tāpat... Labi, es saku Clipperiem tāpat kā tu, ka zaudēs, bet Tu pēc tam 3 uzvarēs 3 Okay. spēles. Tad Pēc tam ir viena mājās, Detroita. Mums sanāk vēl tad 2 mēs prognozējam vai līdz decembrim, jā? Līdz decembrim, Labi. tad līdz novembra beigām. Reku mājās ir Detroit. Uzvar. Vinnēs, un ne? Jā. Detroit. Un tad ir 2 izbraukuma spēles, Vembijs un Pelikans. Zaudējums uzvara. Zaudējums. Jā, bet nu, tas būs to spēle, ļoti gribēšu skatīties, ja Kristaps spēlē. Es saku, ka labi, nu, es lai gribu atšķirties, Tev bet... baigi labās. Nē, es arī šeit lieku zaudējumu pret Vembiju un uzvaru pret Pelikans izbraukumā. Tad 2 easy uzvaras. Bet tur skaties, Pelikans un Charlotte ir pēc kārtas. Tā ir Charlotte. Tā ir Charlotte. Bet Kristaps nespēlēs 2 pēc kārtas. Tā ir Charlotte. Es domāju, ka ir uzvara. Nē, zinu, kā es īstenībā mainīšu. Viņi zaudēs Ņūorlēnā. Zaudēs Ņūorlēnā, es saku, un uzvarēs Charlotte, jo Kristaps nespēlēs Ņūorlēnā un spēlēs to. Un tu saki, ka vinēs Charlotte. Jā. Wizards un Charlotte. Un tad ir pēdējās 2 mēnesis, novembra mēnesī izbraukumā Vašingtona un mājās Clevelanda. Uzvara. Abas uzvaras? Nē, Clevelandē zaudē, Vašingtona uzvara. Nu, izbraukumā Vašingtona uzvara, Clevelandē zaudē. Nu, labi. Okay. Normāli bilants mums tur sanāk. Tā, parunājas, saskaitīšu. 1, 2. Rakstiet jūs komentāros, kāda jums liekas būs pēc pirmajām, cik tur sanāk spēles. Es saku, ka būs 14-6 pēc pirmajām. Nu, blīn. Tev es atvainojos. Bet man jau nebūs baigā atšķirība. No... Un tev būs, tu sākumā liki 3 zaudējumus pēc kārtas, ja? Nē. Sorry, 2 uzvaras. Tā, sorry. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 9 tev ir. Pēc pirmajām 20 spēlēm, tad man ir 14-6 un tev ir 11-9. Bet varbūt tās. Man būs kļūdaini. Kas? Man būs kļūdaini. Bet man arī varbūt. Bet varbūt tās, lai skatītāji raksta komentāros. Mēs izdomāsim balvu, mums ir laiks izdomāt balvu mēnesis. Rakstiet komentāros savu prognozi, cik būs pēc 20 spēlēm. Un tad mēs izdomāsim, es noteikti sazināšos ar to pašu basketbola arēnu. Mēs varētu, ja būs tie, kuriem būs pilnīgi precīzi, tad no tiem mēs izlozēsim. Labi. Rakstiet komentāros, cik pēc 20 spēlēm iziet cauri tam šādam. Un tad, ja tie, kam būs precīzi... Pēc pirmajām 20 spēlēm, jā. Jā, 20 spēles tieši sanāk ideāli, jā. 20 spēles, kāda būs bilance, un beigās izlozēsim balviņu. Jā, 14-6 un 11-9. Jā, tās ir mūsu prognozes. Mēs nevaram dabūt balvā uz Latvijas izlases spēli biļetes. Varbūt to mēs varam dabūt. Varbūt. Jā, nu mēs mēs nākamdēļ prezentēsim balvu. Lai jūs ejat atpakaļ uz iepriekšējās video un rakstat tur komentārus. Jā, būs laiks. Labi. Un jāpiesako kanālam arī, ja kāds nav to vēl izdarījis. Nu ko, labi, esam panelizējuši Hawks, novēlam Kristupam veiksmi pirmajā spēlē pret Raptors. Es laikam skatījušos tiešraidā. Es izdomāju. Man 24. Es 23. pēc viena darba, man 24. jābrauc uz Liepāju vakarā uzstāties pa dienu. Tikai. Ja godīgi, es šobrīd dzīvoju tik neveselīgā dienas nakts ritmā, ka es varētu būt, ka sagaidīšu arī to spēles sākumu. Labi, ejam pie noslēguma. Ejam pie noslēguma. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Kādreiz bija tāda tradīcija Baronam. Neilgi gan šī tradīcija bija, bet šķiet pāris gadus bija, ka
tas nebija pirms sezonas, bet sezonas laikā, tuvāk Ziemassvētkiem, Barons aicināja mēdīju pārstāvjus, savus fanus, kluba sponsorus kopā ar spēlētājiem, treneriem uz kopīgu pasākumu, uzspēlēt basīti, sadalīties komandās. Jā, man arī bija tāda iespēja uzspēlēt kopā. Kāda spēlētāja bija? Mēs ar Armandu bijām. Tas bija laiks, kad es vēl lidoju otrajos stāvos. Tad es atceros, bija situācija, kur mēs tā kā gājām uzbrukumā, un es pa maliņu rāvos iekšā, un Armands man dod piespēli. Uzkabināja? Nē, viņš neuzkabināja. Es saku, nākamreiz uzmet. Nākamās reizes nebija. Bet, jā. Tad, lūk, Celtics treneris Džo Mazula arī sarīkoja šādu spēli. Ne šādu spēli, bet līdzīgu spēli treneri pret mēdīju pārstāvjiem. Tur blogeri, Celtics un tam līdzīgi. Paskatāmies visu šo pasākumu, kā tas notika, jo te ir jāredz viss tas, es salpināju vairākus videoklipus kopā no sākuma līdz pat, beigām. No, but I don't want to break it to you, but you're not fighting against each other, you're fighting against the coaches. Viņš tikai paziņo, ka mēs spēlēsim nevis kopā, bet pret jums. Tie spēlētāji? Jā. Opa. Rezultāts 57-4. Tie ir treneri vadītāji. Beidzās. Hey, thanks for yesterday too, guys. I obviously didn't know it was going to turn into what it did, but I don't think you realize how much it helped me, see. I think one of the reasons, there's no stage up here today because I felt like after yesterday we all had our guard down and like we were all in the competitive arena together. That meant a lot. And it was cool to see everybody in a natural environment. And, sometimes we're coming from a competitive arena and you're not in a competitive arena. You're just doing your job. And that's where things get misinterpreted. But for all of us to be in the same arena, I think that says a lot. So yesterday was very, very important. It'll be laughed at and joked about, but it means a lot more to humanize. We have too many interactions where it's coach and you, everyone's doing their job. If anything, we have to do it more because it humanizes the competition. And I realize how much you guys really like the game and care about it. So I hope that it doesn't drag on as something that's funny. It's something that was serious, so I meant that. And it was important that we did that yesterday and we'll do it again. So thanks. Kādu komentāru? Pirmais komentārs. Viņš būtu tik izcils komiķis, jo viņam nekad nevar nolasīt neko, ko viņš izdarīja. Pats sākums. Pašā sākumā viņš tā kā tajā preses konferencē, bet tur, kur viņi intervē, viņš tā kā tik cietu seju to pasaka. Un arī beigas. Tur kaut ko viņš... Bet tad viņi uzvarēja 57. Pret 4. Lai viņi pamēģina to... Jā. Bostonā. Tur visi vlogeri jūs redzējāt, aiziet uzspēlēt pret vlogeriem Ņujorkā vai tajā pašā Atlantā. Būs daudz grūtāka spēle. Baigi viegli Bostonā arī man amatieru līga varētu tur iet spēlēt. Tā kā viss kārtībā. Jā. Aicinam Latvijas klubus iesaistīt. Mēs esam gatavi pievienoties šādā spēlē Latvijas klubus. Es esmu ievērojis, ka pēdējās gados, kopš Jānis Blūms ir VFA, pirms arēnas spēlēm, viņam ir tā viena amatieru komanda, ko viņš trenē, kas tur spēlē arēnā. Nē, man liekas, tur ir biznesa klubs, kas... PNI kaut kāds. Jā, bet viņi spēlē pret citām, tagad pirms tās Slovākas spēles, viņi pret Meža parka, kas ir arī mūsu tajā spēlē. Tur kaut kas tāds notiek, bet viss forši, ka var arēnā, jo arēnā ir forši uzspēlēt. Jā, man arī sanāca. Es nesen uzspēlēju pirms 2 gadiem, kad tajā 3-3 turnīrā tie prožektori tāds pilnīgi cits. Jā. Godīgi, es nezinu, man toreiz tie Barona pasākumi notika 49. vidnē, un arī bija forši, jo maigāk. Arēnā baigi plaši, tukšs, tā. Bet, piedzīvojums. Piedzīvojums uzspēlēt arēnas ģērbtos. Es gribēju teikt, ka es esmu arēnā spēlējis tikai tajā turnīrā, tas beidzās ar titulu. Jā, vienīgo. Jā, es vairs nevaru teikt tā. Es arī līdz Frachta Baltijas superkausam teikt, ka tas ir vienīgais tituls Zeļiem pagaidām. Bet vairs es tā nevaru teikt. Apsveic Zeļus ar titulu. Jā. Labi. Vēl viena lieta, ko es atzīmēju, varbūt ne tik fun, bet interesanti. Trejs Dreskels, kas ir jau pieminēts agrāk. Viņam ļoti forši vlogi, ļoti profesionāli. Tad tagad viņam ir tādi sāpīgi, bet kas arī būs pamācoši vlogi, jo viņš tātad šogad parakstīja ar Lietkabelis. Viņam bija atkal ceļa trauma, ar ko viņš tur bija cīnījies agrāk, problēmas. Un, protams, viņam bija līgumā rakstīts, ka viņi var Lietkabelis, ja tā Benfiks trauma atgriežās, atlaist. Bet
cik var saprast pēc pēdējā vloga. Viņam ir uztaisīta operācija. Turpat Lietuvā. Un turpat Lietuvā, un arī varēs visu rehabu viņš darīt turpat Lietuvā. Man liekas, tur Lietkabels laikam panāca pretī, jo viņš tajā The Hardest Moment of My Pro karjeru viņš sūdzējās, ka viņam tagad tāda stulba situācija, jo viņam sieva ir stāvoklī, viņa bija paredzējusi te braukt, tas cēlis. Amerikāņu medicīnas sistēma super dārgā. Jā, un tagad viņi laikam tā sieva brauks to Lietuvu, viņš ārstēsies Lietuvā. Nu, gan jau, kad Lietkabels, tad cer, ka viņš pēc tam pie viņa vēl spēlē. Nē, varbūt viņi pārceļās uz Lietuvu. Es nezinu, tur netika pateikts tā. Jā, viņi vienkārši iziet šo posmu tur. Jā, un tāpēc es tiešām iesaku vēlreiz ejam skatīties viņu. Bet nē, tiešām tas priekšveids, kur viņš stāsta to, tas priekšveids, tur viņš tā, atver savu dvēseli. Tur tā forši tiešām. Un es gribētu uzteikt arī vēlreiz, mēs jau iepriekš runājām, bet Brians Tomas no Ventspils, viņam jauns loks, un viņš tā jau ir aizraujošāk. Man patīk, ka viņš arī pa brīdim savas storijās liek novērtēt šo kustību no 1 līdz 10, un viņš to vairs riemet. Tā gan bija zaudēta spēle, Brian. Jā, starp citu, viņš tajā vlogā tās man mazliet tā darīja uzmanīgu. Jā, ka Ventspils zaudēja Taltikam, bet viņš bija ļoti laimīgs par to, ka beidzot viņš ir noperformējis. Jā, un tagad es saprotu, ja tas būtu zaudējums, kaut vai VFam, kaut Tartu. Bet šobrīd vispār Latvijas Igaunijas... Ja godīgi, Taltika ir laba, man patīk Taltika. Nē, Taltika viņa arī lieta. Bet, lai gan, vienkārši priekš Ventspils šobrīd... Latvijas Igaunijas līgā nav komanda, pēc kurai viņi zaudējumu vajadzētu justies. Labi, ķip nav Prometējs, zini? Un arī tas Vefs nav tāds, viņam vajag visu uzvarēt. Labi, un tā mēs Apple noslēdzam, sākām ar Latvijas līgu un beidzam ar Latvijas līgu, bet nē, mēs tomēr nebeidzam, jo mums jāizspēlē konkurss. Uzliekam konkursiņu. Lūdzu, uzliekam konkursiņu. Tātad izņem cauri komentāriem, kas bija pagājušajā nedēļā. Kāds bija uzdevums? Noraksturot tātad sezonas nosaukums vai visai NBA sezonai, vai kādas komandas sezonai un tā. Izņem cauri. Izņem cauri visiem, un tad tu pateiksi, kas pirmais patīk. Man jau patika Washingtons Wizards NBA sezonas nosaukums Andreja Eķa lieliskā filma Swingeri. Gan sižets būs sūdīgs, gan priekšā tiks ņemti. Labs variants. Jā, labs. Tad ir 11 mājās 6 apmaldījies Atlantā. Kāpēc 6? Tāpēc, ka Kristaps, bet viņam jau 8. numurs. Bet ir arī jau kaut kāds sastāv filma. Pēc tam bija 6, tā, jā. Okay. Un šīs ir labi, jo ņemot vērā, ka mēs izspēlējam biļetes uz mani izrādu, un man tur viss piesēn to Maklī Kalkinu, tad let's go. Ja Westbrooks joka pēc tiek pie līguma, ko viņš izdarīja, tad Kings, Back to Bricks. Jā. Man patīk Not So Last Dance Lebrona. Un Jazz sezona varētu saukties surprise, jo par 2 skatītājiem vairāk pēdējā sezonas spēlē būs. Tāpēc, ka tas ir... Jā. Tāpēc, ka Lebronam... Pret Lebronu tieši pēdējā sezonas spēles, starp citu. Tāpēc jau tas ir. Jā. Labi, tad mums ir Helmuts Zēlīts ar variantu Parazīts, Durants un Houstons Rockets. Arī tāds dzēlīgs. Dzēlīgs, jā, bet viņš jau vampīrs vairāk tur krēsli. Man tas nesen bija jākomentē krēsli par parazītiem vampīru, jo Durants tev bija jākomentē. Es redzēju reklāmu. Ļoti labs sēdz. Kinci, jā? Jā, nereāli labi. Un man tā kā bija labi, jo es pirmo reizi skatījos krēslu. Ārprāts. Kā tā filma vispār tā kā drausmas. Pa Atlantu no LV puses Sprīdītis. KP, kurš devās laimi meklēt kaut kur pasu. Jau 11. sezonu meklēja. Tā, tad mums ir variants Charlotte Hornets. Inter Busuļa jaunais videoklips dziesmai Dejo vientulību ar Lamelo Ball galvenajā lomā. Nē, es redzēju videoklipu, bet ja tas ir nosaukums, ok. Tad ir Jūtas Jazz cerības, solījumi un 17. Šito varētu vienkārši 17 uzvērs. Man liekas, ka tas bija tas, nebija tā kāda filma, tas un grāma, 17 pavasara mirkļi vai kaut kas tāds. Tas 17 sezonas mirkļi uzvērts. Super, šis pagaidām ir mans favorīts. Tā, labi. Lakers un Pelicans dzīve pēc dietologu konsultācijas. Šis man patīk, protams, jā. Un tur vajag pielikt arī Sixers, jā. Tad mums ir Brooklyn Nets bez zvaigznēm un bez nākotnes. Labi, kas mums vēl tur? Pabraucam uz leju. Tā, Emīls. Līgas sezonas virsraksts varētu būt Rebuild Royale, jo daudzas komandas piekopja tankošanu. Labi. Vai arī kāds spēlētājs sakarā ar KD varētu būt sezonas virsraksts KD. Bet, 1 year deal with Twitter. Tas ir tāpēc, ka viņš ir diezgan aktīvs šobrīd Twitterī. Tu redzi, ko viņš buljo visu laiku Twitterī? Anthony Edwards. Par to, ka viņam ir 4. Jau tur savā starpā ņemās. Jā, tas jau tāds piedodiens, man liekas. Labi, Warriors ir limuzīns Jāņu nakts krāsā. Mirtants. Ok. Nice. Vajag vairāk par... Tas ir cits.
Te ir par tur. Sezonas nosaukums Slim Shady. Es nesaprotu, tas ir tāpēc, ka varbūt tās Vembaņām ir Slim Shady. Es nezinu. Labi, Lakers, Old Man and the Hennessy. Šis man patīk. Šis labs, jā. Tad ir Boņuks, vienkārši Boņuks. Tā, bet pabraucam uz Level bišķi. Te ir, kad South Park filmas nosaukums, tur vajag Read More, tas ir... Uzspēd Read More. Tas ir tas bigger, longer, uncut. Tas es nezinu. Dick. Boston Celtics. Jā, nē, tas spēlētājs, Diks. Jā, es zinu, bet tas... Labi, Boston Celtics, Green with Death, Milwaukee Bucks, Fear the Deer Departure, Dallas Mavericks, White Flag Season, Houston's Rockets, Houston, we have a problem. Okay. Un Poplis man patīk. Poplis ir labi, jā. Poplis nav slikts. Man nepatīk Kugrāns. Yeah! Yes! Bet kā mēs Nauri, tu nedabūs balvu. Jā, jo tu uzrakstīji. Šis man īstenībā patīk Lakers filmā Diktators. Nu, jā, tur tāds mazais ir, jā. Nu, tad Lakers sezona klases salidojums. Varētu būt tieši tik slikti. Bet te ir ļoti labi. Tas, kad ir Imants Strāts, Luka Dončič, Ainārs un Čevs, kas ir Lebrons, un Juris Kauls ir DeAndre Aytons. Man ļoti patīk, kad ir sadalīts. Ļoti labi, jā. Rockets ar KD purva bridējs. Nu jā, pārāk daudz ānus atrakstījāt no mums, jā? Labi. Nu, kurš tev favorīts? Man tas jūtas džaz, pabrauc uz augšu, kā tas bija. 17 uzvarām? Tātad mans favorīts, jā, bija jūtas džaz cerības solījumi un 17 uzvaras. Bet tev jāizvēlas, tavu izrāda. Es laikam varu dot biļeti šim cilvēkam, jo tur ir arī vienkārši viņš ir ļoti radoši piegājis. Tāpēc, kad ir arī bez zvaigznēm un bez nākotnes, dzīve pēc dietologa un arī ļoti specifiskais intervūs vai videoklips, kur es šodien mājās noskatīšos, iedomājieties busuļu vietā laikam Lamelo Ball. Tātad apsveicam, kas tas ir? Aleks Ābols 5-4-3-4. Uzrakst Kugrānam, ēpastiņš ir lejā aprakstā, tā kā uzraksti un dabūs biļetes uz... Jā, vienosimies uz kuru izrādi. Raksti laicīgi, ja tu gribi nākt pirmizrādi, jo tur ir paukšu kaut pēdējās 15 biļetes tikai. Bet mēs liksim tur, viss beigsies. Dabūs krēslu kaut kur papildus. Kaut kur pie izējas. Tā kā X-faktorā dabūs krēslu. Es tev piešķiru krēslu. Labi, ejam visi skatīties Interbusuļu videoklipus. Paldies, ka bijāt ar mums šo... nedaudz vairāk kā stundiņu. Tiekamies pēc 2 nedēļām. Visu labi!